Vai jūs zināt, Prokuli, kas šonakt trokšņoja pie pašiem logiem? Kaut kādu muļķi, kas kaut ko esot padzirdējuši. Padzirdējuši? Ko tad? Muļķības taču, tiem to vien vajag, kā uztaisīt troksni. Tirgu runā, kad mums būs šots jauns ķēniņš. Ej, nu puisē, uzmanies ko. Bet tu neej atkārtot, tā ir valsts nodevība. Ko? Tā? Ko tad es neko? Kas? Tie, kas sakarā atbraukuši, tie vārdu sargam teica. Šķiet, es tev vienreiz teicu. Kāpēc jābļauj? Neesmu kurs, ko ausis man ir. Garas, pelēkas un matainas. Ļoti ērti noklausīties tenkas. Nu, tā jūsu darīšana visā Jeruzaleme runā. Izbeidz nos no šejienes un savu mūziku arī savāc. Sēdi priekšnamā, kad tie ieradīsies, ved to šurp. Labi. Bet ja ko izdzirdēšu, likšu tevi nopēt. Mums ir viens ķēniņš, Hērods, saprati? Un viens ķēzars Augusts, saprati? Jā. Esi sveicināts Hērods, esi sveicināts Augusts. Tā jau labāk, bet tagad vācies. Un neaizmirsti durvis aiztaisīt. Riebekļi! Jā, kapteini, nepatīk man tas viss. Ķēniņš ir ļoti slims. Kad viņš nomirst, te būs pamatīgs kautiņš. Pats jau es iestājos par ķēniņu dēlu Arhaleju, bet jūs esat romietis. Kā jums šķiet, vai ķeizars viņu atbalstīs? Nav ne jausmas zaldāti, nav politiķi, bet kas ir atbraukuši svarīgi ļaudis? Kas to lai zina? Kaut kādu ķēniņu. Saucās dīvaini, ne tā kā pie mums. Viens ir nubietis, katrā ziņā melnādains. Saka, ka tie astronomi atnesuši ķēniņam kaut kādas ziņas. Tad viņš tos pieņems, viņam patīk pareģojumi. Jā, viņš ir piekritis tos uzņemt. Kaut ko pareģotu. Patiesībā es viņiem neticu. Nav nekādi uzticamie ļaudis. Uz šejienes mani kungi. Ķēniņš Kaspašs, ķēniņš Melchiors, ķēniņš Baltazars, lūdzu, ķēniņ Herodu pa audienci. Labs vakars jums, cienījamie kungi, sēdieties, ej pie ķēniņa un paziņo. Es ceru, ka viņa majestāte jūs pieņems, taču viņš ir vecs, viņš ir smagi slimojis un... Cik žēl! Tā kā jums nevajadzētu viņu sarūktināt. Mēs viņu iepriecināsim. Mēs atnesam labo vēstu. Viņam un viņa dēlam, Jūdejas mantniekam, kur būs liels ķēniņš. Tas ir interesanti, bet kuram no dēliem? Kapteini Prokuli, lūdzu, jūs klusāk. Redziet, kungi, mūsu situācija ir nedaudz sarežģīta. Ja jūs pareģojat likteni, varbūt jūs paši. Mēs nepareģojam likteni. Ceļu ķēniņam Herodam! Dodiet kaut mājienu. Kāds muļķis klusuņš nāk, Efrem, viss jāsako savām interesēm. Ķēniņš Herods! Dievs sargā ķēniņu Herodu! Uzmanīgāk, tā ērtāk. Ja parausīt, būs pašiem sliktāk. Varbūt jūs apgulsieties, jūsu majestāte? Nē, es sēdēšu uz troņa, muļķi un nodevēji. Ko tu gribi? Es vēl esmu ķēniņš. Mūžu mūžos, jūsu majestāte! Es vēl arī liekulis. Tu guli un sapņo par to, kaut es būtu miris, sadziedājies ar maniem dēliņiem, bet tie jau izraus zizli no rokām, kamēr man vēl acis nebūs aizvēruši. Nerunā pretī, es redzēju, kā tu laizīji tiem papēši, gan vienam, gan otram, visur nodevība, visur intrigas. Jūsu majestāte, mēs tā jūs mīlam, tā jums kalpojam. Visi nodevēji tā saka, piesargies, Efraim. Esmu jūsu suns.
Kaut man spalva izkristu ārā, ja es kaut ar vārdu. Fuj! Ak, Efraima kungs, kad man vīrs ir šādā omā, labāk nerunāt viņam pretī. Viņš jūtas slikti, bet tas pāries viņš nomierināsies. Es esmu sveicināts, Hērot. Esmu Kaspars, Haldejs ķēniņš. Esmu Melchiors Pamfīlijas ķēniņš. Esmu Baltasars, Etiopijas ķēniņš. Mani brāļi un ķēniņi, es un ķēniņieni priecājamies jūs uzņemt. Mans pavēlnieks un es, viņa pazemīgā sieva, uzskatām jūsu apmeklējumu par lielu godu. Mums patīk, kad mūs apmeklē labi un mācīti cilvēki. Mēs esam zvaigžņu pētnieki, necienīgie apslēptās gudrības meklētāji. To ķēniņš Herodu un visai Jūdejas valstī mēs atnesam labo vēsti no debesu valdnieka. Spēku un godu līdz pasaules malai un mūžīgās valstības apsolījumu. Jā, tā ir laba vēsts. Un tāpēc, kunga vārdā, mēs lūdzam tevi parādīt mums tavu žēlastību. Prasi visu, ko vēlies, es neko nežēlošu. Lūdzu, parādi mums bērnu. Ko? Kādu bērnu? To, kurš piedzims kā Jūdejas ķēniņš. Mēs redzējām zvaigzni austrumos un atnācām pielūgt viņu. Es jūs nesaprotu. Lūdzu, tevi neatsaki. Mēs esam gājuši ilgu ceļu. Mēs zinām, ka viņš ir piedzimis. 9 mēnešus pēc kārtas debesu pulki bija nemierā. Ugunīgais Mars spīdēja kā sakausēts zelts, Saturna svina vaigs nobālēja, pats Jupiters metājās starp sauli un mēnesi, jaunavas zvaigznājā. Mēs zinājām, ka uzspīdēja zvaigzni un gudrojām, ko gan tas nozīmē. Senās grāmatas mums teica, ka patiesībā ir zināma Jūdejā, lauvas namā. Tas ir Jūdas ciltī. Jūdas? Ko jūs sakāt? Viņš ir idumietis? Nemurmini, jā, mani kungi. Tad mēs kāpam zirgos un šķērsojam tūkstnesi. Naktī pie avārijas ūdeņiem. Mēs redzējām, kā uzausa zvaigzne. Un visi debesu valdnieki tie klanījās. Nevienam no zemes valdītājiem nav bijis šāda horoskopa. Tā mēs sapratām, ka piedzims tas, kurš atjaunos Izraēlas valsts. Piesargies! Kurš jūs atsūtīja ņirgāties par mani? Tiesa, mani kungi, jūs paši nezināt, ko jūs runājat. Hērot, Hērot! Es jautāju, kurš jūs sūtīja? Atbildiet, citādi es likšu izraut jūs milīgās mēles. Mūs sūtīja dievi un dievu dievs. Nelieši āksti, nopērt jūs būtu par maz, nokaut sist krustā. Hērod, mans dārgais, nevajag. Es teicu, lai jūs viņu nekaitiniet. Jūsu majestāte, es jūs lūdzu, jums būs sliktāk. Lieciet mani mierā, jūs muļķi, ķēniņi, astrologi, piedodiet mani, jūs redzat, esmu vecs un slims. Mums ar ķēniņiem Elvis nav bērnu, man ir dēli, bet tie piedzima sen, tiem jau pašiem ir bērni. Varbūt runiet par kādu no maniem mazbērniem? Mēs nezinām, debesīs ir rakstīts, ka piedzim tas, kurš kļūs par priesteru un ķēniņu. Par priesteri jūs nekļūdaties? Tā ir rakstīts. Jā, jūs nezināt šīs valsts vēstures daudzus gadus to plosīja kari un dumķi, kamēr ķēzars Augusts nebija to apsedis ar Romas valdību. Es kļuvu ķēniņš un 30 gadus saglabāju mieru. Tas nebija viegli. Vienmēr ir bijušas sacelšanās pret romiešu valdību ticības vārdā. Es, Herods, satriecu Hasmonēvāru, kas bija no augsto priesteru. Viņi taisījās valdīt kā priesteri un ķēniņi vienlaicīgi. Viņi bija nodevuši gan mani, gan Romas, par nodevīgi nogalināju pats savus dēlus. Es liku notiesāt ar nāvi ķēniņieni Marijām, manu pirmo sievu, mīļāko sievu.
ķēniņ. No šiem vārdiem man paliek smagi, gan tevi, gan mums. Viņi ir nodevēji, viņa bērni ir nodevēji, tie sazvērējušies pret mani, pret Romu. Gaidīt gaida svaidīto, kurš dos tiem uzvaru un brīvību. Kādēļ? Brīvība ir nedroša. Šai valstī jāpievienojas varenai jaunai Romas impērijas kārtībai. Zvaigznes saka, ka tas, kurš ir piedzimis kā ķēniņš, valdīs arī Romā. Arī Romā? Ko tu par to teici, Prokuli? Neko, esmu karavīrs, mans darbs nav vārdi, kā ķēzars pavēlas, tā arī būs. Lūk, kungi, jūs pareģojat, es prātoju, bet būs tā, kā pavēlēs ķeizars. Jūsu majestāte, vai atļausiet teikt jūsu uzticīgajam sunim, mūsu cienītie mācītie vīri var kļūdīties? Galma astrologi neko nebija teikuši par šādām parādībām. Jā, tev taisnība, pagaid, neteica, bet kāpēc? Varbūt tā ir sazvērestība, kur piedzims svaidītājs? Visticamāk Bētlemē, Jūdas zemē, jo pravieša Mihas grāmatā ir teikts, bet tu, Betlēme, Efratā, kā es, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izraēlā. Tālūk, Bētlemē, tad gudrie vīri un ķēniņi jums nebūs tālu jāiet. Lai gan diez vai jūs kaut ko tur atradīsiet, Braņķa ciematiņš vienīgi aitu aploki. Ei, tu, zēn! Pasaki galvenam staļu uzraugam, lai iedod mūsu ķēniņam zirgus un lai parāda ceļu uz Bētlemi. Tūlītam, jūsu majestāte. Nu tad ejiet, es gribu viens pats aprunāties ar mūsu ciemiņiem un nesakiet neviena vārda, lai jūs parauģi. Mēs esam tavi kalpi, lai svētīts ķēniņš Herods. Mēs esam ķēzara kalpi, lai svētīts ķēzars. Lai svētīts ķēzars! Aiztaisiet ciet durvis! Mani kungi, jūs redzējāt, kas te notiek. Mani sauc par tirānu, es pats sev neesmu saimnieks. Roma tur Jūdeju, bet ja kungs vēlas dot Izraēlam vadoni, es ar visu sirdi esmu par brīvību. Vai es varu jums uzticēties? Mēs nenodosim ķēniņu padomi. Herod, lai... Labi, tad pasakiet, kad ir parādīsies zvaigzne? Tās gaisma uzspīdēja austrumos pirms 12 dienām. 12 dienas Lauvas namā, Jūdas namā, Dāvida namā. Ļoti iespējams, Bētlemi sauc par Dāvida pilsētu. Jūs to nezinājāt? Jā, sauc. Par to vēsta arī raksti. Priesteris un ķēniņš. Vai jūs sastādījāt viņu horoskopu? Kāds viņš ir? Tas, kurš piedzima par Jūdejas ķēniņu. Cēlāks par ķeizaru un pazemīgāks par kalpu. Viņa valstība ir no austrumiem līdz rietumiem augstāka par debesīm, dziļāka par kapiem, šaurāka par cilvēku sirdi. Viņš atmezīs upuri Jeruzalemē, viņam uzcels tempļus Romā un Grieķijā. Tu runā mīklaini, bet pasaki, vai viņš ir kareivis? Jā, lielākais no kareiviem un pasaules valdnieks. Uzvarošais un uzvarētājs tāds, kurš iegūst uzvaru sakāvē, bet, kad izbeigsies kari, viņš valdīs ar mīlestību. Ar mīlestību nevar valdīt, tā arī viņam pasakiet. Valdīt var tikai ar bailēm, meliem un mierīgas dzīvošanas solījumiem. Vai lai es to nezinu? Vai es neesmu mīlējis? Jā, es valdīju bargi, bet mana valsts uzplauk un valda mieru, kad es mīlu mani piekrāpju. Brāli, sieva, bērni. Mīlestība ir krāpniece, tā nodod ķēniņus, tā nodos arī jūsu svaidīto.
Pasakiet to viņam ķēniņa Hēroda vārdā. Kad mēs viņu atradīsim? Jā, kad jūs viņu atradīsiet, atgriezieties un pasakiet man. Ir jārīkojas ātri un gudri. Mūsu patriotiem ir vajadzīgs vārds, kurš tos vienos nevis šķels. Viņi neatbalstīs mani. Es esmu no Jēkaba cilts, bet ja es zverēšu ķēniņam bērnam, viņi man pievienosies. Tātad, vispirms viņš ir jāatrod. Nāciet atpakaļ uzreiz! Ķēniņ, mums nerūp šis intrigas. Ar cilvēku notiks tas, kādēļ viņš ir piedzimis, lai cik mazgloti nebūtu ceļi, kas uz to ved. Mēs esam likteņa rīki un pats Hērods ir kunga varā. Ja man ir uzticēts atjaunot Izraēlas valsts, mans nams ir svētīts, vai jūs atvedīsiet mani pie ķēniņa bērna? Protams, ja Dievi to pieļaus. Paldies jums par to, ka esat atnākuši par labo vēsti, par lielo cerību. Piedodiet, man ir grūti kustēties. Ja jums nav grūti, piesitiet gongu. Un atcerieties, nesakiet nevienam ne vārdu. Žēlojiet jūsu brāli ķēniņu. Mēs nevienam nekā neteiksim. Jūsu majestāte. Ķēniņi dodas uz Bētlēm, pieved viņiem zirgus, atsūt pie manis rakstvedi, uz redzēšanos, lai Dievs jūs sargā. Ceru, ka jūsu brauciens nebūs veltīgs. Ar Dievu, lai tavs vārds to pierakstīts dzīvības grāmatā. Pazūd ķēniņu. Paskat, kādi muļķi mānīsies ar savu pareģojumu. Briesmas ir lielas, bet Hērods izturēs arī tās. Tā bērns. Viss vienkāršāk būtu nogalināt, bet ja varētu iesaistīt tajā visus tos dūpiniekus, tad varētu nokaut visus reizē. Jā, tas ir mans ceļš, kā tik līdz Romai nenonākt kādas baumas. Uzrakstīsim. Jūsu majestāte lika mani saukt? Jā, ņem spalvu, es diktēju dievišķam imperatoram, ķeizaram Augustam, no Hēroda Jūdejas ķēniņa. Imperatoram, ķeizaram Augustam. Esi sveicināts! Vai kāds ir uz ko vakariņām? Jā, mamma. Tad teici, pasaka Jāzepam. Labi, mamma. Jāzep. Un tagad Marija ļaujas un paņemšu un ieliku šurpuli. Un tu aiziet bērnus. Vienādot nekāties. Kāds skaistus, nekad mūžā neesmu redzējis mierīgi bērnu, nekad neļauj. Jā, šķiet viņam patīk te pie jums. Kad viņš piedzima, viņš raudāja. Visi viņi jau raud, ko lai padara? Pasaule ir slikta un nežēlīga. Re, kur jau arī tās vīrs nāk. Piesiet, Jāzep, paēd. Šī ir liela nakts, liels požs zvaigznes. Tikā mēs virs mūsu mājas. Es salbosāšu. Vai cik labi, ka mums ir tāds galvnieks. Visi salabot. Ar to ir pa maz jūs mums uzēmāt. Nevarēja atstāt māti ar bērnu ārā tumšā naktī. Un eņģeli teica, ka tas būs pats pasaules glābējs. Vai tā ir taisnība, ka viņš atjaunos Izraēlas valsti? Jā, tā ir patiesība. Vienreiz dažreiz tas būs patiesi. Dažreiz ļoti brīnot, kā turās klēpī visu pasauli. Jūru, zemi, zaļo zāli, cergus un sargus. Bet pēc tam viss atkal ir ļoti vienkārši. Viņš ir man mīļais dēls, mans Jēzus. Par ķēniņiem nekā citu neteikt. Bērni tā Dieva svētība. Tas ir bērniņš. Kur tā Cilla pazudusi? Nedod Dievs aizies par tālu. Cilla! Cilla! Mamu! Kas noticis? Brauc uz šejieni un tante tiem līdzi. Kas brauc? Ķēniņi, 3 ķēniņi.
Nu jau ķēniņš, ko tu neteiksi? Goda vārds, ar kroņiem, lāpām visādā. Jāsien sāc pa lūk, tietam turp un palmu. Vai dieniņi man stāv nekārtīgi? Valsts nav novākts. Cīlas apmeklē tīri saltiņus. Šie taņi vēl Viens ir tāds ar zobenu, satinā apri. Otrs bruņās, bet trešais melnādains ar zelta gradzenu ausī. Zirgs pavisam valks ar sudraba vārgulīšiem. Mūsu bērni. Priecājos svarīgi, pravietis patiesi teica, tautas staigās tavā gaismā. Ķēniņ tais kložumā, kas uzlēc par tevi. Lūdzu, dodiet man mani. Tur ir stāvi. Gluži kā ķēniņš troņs. Vai, nāk! Nāk! Vai šeit? Jā, manas kunga, šeit ir Jēzus kopā ar savu māti. Ienāciet, uzmanīt, te mums nav kāda dila. Šeit ir svēti, vairāk svēti. Vairāk skaistuma nekā viņa pilī. Vairāk žēlsirdības nekā. Ai, kunga, kas esi? Zemes tauta sveicina tavu dēlu, kurš ir dzimis par valdību. Es sveicināts jūdu ķēniņš. Es sveicināts pasaules ķēniņu. Es sveicinātu tavas valdi. Lai Dievs jūs svētī cienījumie ķēniņi. Jo vairāk mēs zinām, jo mazāk mēs saprotam. Pasauli mokās risināt mīlestību, daudzveidību un zināšanas izlīgs absolūtajā valstībā. Mēs esam ķēniņi un mēs zinām, ka pasaulē ir vajadzīga laba pārvaldīšana, kas apvienot brīvību un kārtību. Bet kārtība ierobežo brīvību un brīvība vienmēr pretojās kārtībai. Pasaule mokās risinot mīklu vai mīlestību un varu izlīgs absolūtajā valstībā. Es runāju nabago, nelaimīgo un runāt nespējīgo vārdā. Mēs ceļamies, lai strādātu, apguļamies, lai gulētu. Un nakts ir pārtraukums starp smagiem brīžiem. Pasaule mokas risinot mīklu, lai prieks un bēdas izlīgs absolūtajā valstībā. Uz šiem jautājumiem man bija grūti atbildēt, bet ar mani bija tā, kad eņģēlis pasludināja man priecīgo vēstu, kurus ielika manās sirdīs, tad es sapratu, ka zināšanas un bagātība nav nekas priekšu. Marīte, es pateiktu gudri. Tu esi svētīts starp sievietēm un svētīts ir tavs dēls. Es, Kaspars, Haldejs ķēni, viņš atnesa jūdu ķēniņam vīra. Marīte, es izrunāju vārdu ar spēku. Tu esi svētīts starp sievietēm un svētīts ir tavs dēls Jēzus. Es Melkijors Pamfīlijas ķēniņš atnesu jūdu ķēniņam zeltu. Manītos vārds ir pilns ar mīlestību. Tu esi svētīta Dieva māte un svētīts ir tavs dēls Jēzus. Es, Baltasars, Etiopijas ķēniņš, atnesu jūdu ķēniņam mirkli. Vai, rubīni dimanti, un kas smaržo vīraks un mirnes. Man šķiet ar mīrēm svaida mirušos. Redz, kur ir ķēniņš, tas dēls ir paņēmis tavus bērnus. Es nozīmē arī ar mīlestību.
Mani kungi, mēs pateicamies jums par jūsu dāvinām. Jūs vārds paturēšu savā sirdī. Tātad mani brāļi ķēniņi, zvaigzne mūs veda pa dīvainu ceļu. Ar dārgumiem no ķēniņa pilīm spēlēs bērns, bet kas palika no mūsu runām un pravietojumiem? Man liekas, mēs aizmirsām par savu gudrību un paši jautājam, kā skolas bērni. Katra mācība ir neziņa, un visi dārgumi ir spēļu mantiņas. Bet tu, Baltasar, izrunāji brīnumainus vārdus. Debesu valdnieks un Dieva māte, kas ielika tos tavā sirdī. Nejautāju, runāju kā pa miegam. Es taču skatījos uz bērnu. Viņam apkārt bija nāves ēna, bet viņā dzīvības gaisma. Es zināju, ka viņš ir nemirkstīgs un mirkstīgs, bet tas ir pēdējais pasaules noslēpums. Baltasar, tu esi gudrākais no mums. Ir laiks gulēt. Rīt jādodas ceļā. Palūdziet mūziķiem, lai tie kaut ko nospēlē. Arfu un flautu spēlētāji nospēlējiet mums. Kas par Melchioru Baltazaru? Kas mani sauc? Vīzija miegam, vārds par lielo tumsu. Kas tas vai kas tas? Zobeni ceļā uz Jeruzālemi. Kā tev ātras kulēs tev atrod? Pie koka kalna galā. Sauc vēl es nāku. Viņš aizgāja, viņa nav. Kaspar! Vai tas esi tu, Melchior? Es domāju, ka tas esi tu. Es redzēju sapni. Es arī. Un es arī. Es redzēju sapnī, ka es eju uz Jeruzālemi, un vējš nopūta manu gaismekli. Tad es pacēlos debesīs un paņēmu zvaigzni kā sveci, bet gaismas nebija. Es sāku krītu, līdz kādā balss nenosauca mani vārdā. Arī es gāju uz Jeruzālemi un zeme manā priekšā pašķīrās. Es izvilku zobenu un sāku iet pa šauro asmeni. Kad šķērsoju Jāizu, es ieraudzīju, ka asmenis iedurs Marijas sirdī un sadzirdēju žēlabainu bērnu raudāšanu. Es gāju turpat pa dziļu ielai starp mežainām nogāzēm un sadzirdēju Marijas balsi. Atgriezies, atgriezies, mans dēls apmaldījās kalnos. Es ilgi meklēju starp ērkšķu krūmiem, zinot, ka neaiziešu līdz pilsētai, ja viņu neatradīšu. Brāļi, šie sapņi nav tukši. Ja mēs atgriezīsimies uz Jeruzālemi, pa ceļam mēs redzēsim zobenu. Mēs ielūkojāmies Heroda sirdī un ieraudījām briesmīgu tumsu. Godīgi sakot, es viņam neticu. Dariet, kā gribiet, brāļi, es neatgriezīšos uz Jeruzālemi. Tātad mēs visi esam vienprātīgi. Hei, saritiniet teltis, seklojiet zirgus, mēs braucam pa citu ceļu. Te vēstule! Vēstule no kā? Tā, lūk, vai no Kaspara? No Haldejas ķēniņa personīgi Herodam. Dodiet to man. Varbūt es to varētu jums nolasīt, jūsu majestāte. Man! Kaut viņi visi pārsprauktu, kaut to sērga parautu. Klausieties, mēs esam redzējuši, mēs esam dzirdējuši, mēs pielūdzam, bet atgriezties mēs nevaram, jo visaugstākais mums ir aizliedzis. Ar Dievu ķēniņu. Vai tad tā ķēniņi raksta viens otram? Ārprāts! Nē, bet kāda bezkaunība. Kas tas ir galu galā? Tā ir bēda, liela bēda, varbūt dumpis. Bet man vēl ir vāra. Es nepieļaušu nekārtību, tas viņa mesiju neizbēgs no mana tīkla.
Prokul! Kungs, mēs ar Dāriju esam te, viss ir kārtībā. Nu labi, tagad jauna pavēle. Ņemiet trāķiešu vienību un ejiet uz Betlemi. Nokaujiet visus vīriešu dzimtes bērnus. Bērnus? Vecākus par 12 dienām. Nē, visus, kam vēl nav 2 gadi, visus līdz pēdējam. Visu šo zirnekļu perējumu, skaidrs, līdz pēdējam, visas nokaut. Mans kungs, esmu kareivs, nevis miesnieks. Kareivs paklausa pavēlē. Varbūt tikai nes, romieši nekauj bērns, sūtiet savus barbarus. Bez kauņas tev maksāju. Piedodiet, mans kungs, es jums kalpoju, bet esmu piedzimis Romā. Jūs varat mani padzīt, bet ja jūs mani nogalināsiet, baidos būs parežģījumi. Prokul, tu esi muļķis, bet vismaz godīgs. Kapteiņ Dārī, Jā, mans kungs! izpildi. Klausos, mans kungs! Kas ir labāk? Nogalināt duci zemnieku puiku vai pieļaut dumpi veselā valstī? Viņu sauc Mesiju. Gribi, es tev nosaukšu viņu vārdu. Uguns un zobens. Jā, uguns un zobens tie man nav vajadzīgi. Es došu valstī mieru, kamēr Hērods ir dzīves, Jūdejā būs tikai viens ķēniņš.